mūs un stipri mūs. Uzklausi savas baznīcas lūgšanas un liec, lai mūsu dzīvē piepildās tava svētā griba. Ļauj mums nodzīvot laiku, ko tu mums uztici, tavas svētības pavadītiem un sargātiem, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai svētī šo upuri tavs vienpiedzimušais dēls, kurš atnācis mums rāda patiesības ceļu un ved mūs uz dzīvi debesu valstībā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Dievs, Kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs! Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Viņā šodien kļūst redzams mūsu brīnišķīgais ieguvums, jo Tavs vienpiedzimušais dēls, pieņemot mūsu cilvēcisko dabu, mums mirstīgiem sniedz pretī mūžīgo dzīvi un debesu godu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu koriem mēs Tevi slavējam, priecīgi sakot. Hosanna,
Kungs, tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmi, lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku un mani tavu necienīgo kalpu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti jaunavu Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā garā vienībā, ir viss gods un slavā visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu.
Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers, lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu sveicienu. O lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, ar šo svēto upuri šķīstī mūs no grēkiem un ļauj piepildīties mūsu labajām ilgām. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā.